Hei, draugi, klausieties! Atcerieties, no Bībeles bija tāds, varbūt neatcerieties, kur apstādināja lietu uz gadiem, un pēc tam arī atsākās lietus, tā kā Dieva vīrs pateica, vai ne? Man nebija gluži tā, bet mēs bijām ar mammu Itālijā, un vienu dienu pamostamies un saprotam, ka ir baigā vētra, lietus un staigāt tādā laikā ir, nav droši, ir reāli bīstami. Lūk, un mēs tur padzīvojamies pa viesnīcu, kaut ko izgājām tikai uz kafejnīcu, paēst un ko. Un es skatos laikapstākļi nākamajā dienā vēl trakāki, un tur ir oranžie ne sarkanie, bet oranžie, bet tur bija pietiekoši traki, un kad labāk ārā neiet, un reāli viss mūsu tas atvaļinājuma laiks bija ar tādu laiku solīts. Un es sapratu, ka es nevaru samierināties ar to, jo mēs taču esam atbraukuši ne jau sēdēt viesnīcā pareizi vai kaut kur iekštelpās un tā, un tikai ēst, un visu mēs gribējām arī redzēt visu kaut ko. Un tad mēs jau gājām gulēt, pateicu ar labu nakti, un pagriezos uz sāniem un vienkārši ticībā pateicu: vētra, apklusti Jēzus Kristus vārdā. Un rītdien nebūs ne vēja, ne lietus, kas mums traucētu vispār staigāt un baudīt atvaļinājumu laiku un Itāliju, un vienkārši ticībā tā pateicu. Un mamma saka, pirms tam viņa teica, nē, ja Dievs lems, tad jau būs mums normāls laiks, ja nē, tad nē. Un, tu neesi kaut kādā blakus valstī, tu esi lidojis uz to Itāliju, vai ne? Un es domāju, nē, mēs esam tie, kas pasaka, vai ne? Un Dievs mums grib visu labu, viņš negrib, lai mums ir kaut kas slikts. Un vienkārši bija reāli visu nakti tāds gāziens un vējš, un man likās arvien vairāk un vairāk. Un tad es mostos, un saprotu, ka ir pilnīgs klusums, ne lāsītes, ne vēja kaut kādas, jo mums bija pie palodzes bija tā kā koks, un neviens zariņš nekustējās. Es vienkārši piecēlos un teicu: paldies tev, Dievs, paldies! Rekru vētras nav fiksi brokastīs un uz pilsētu, jums bija jābrauc uz pilsētu vēl. Un tā bija liecība man par to, ka Dievs grib mums labu, un mums vienkārši ir jāpaņem savu bērna tiesa. Jēzus autoritātei jāpasaka, kām jānotiek, vai ne? Es nesaku, ka mums tagad visu vasaru, lai nelīs lietus, un zemniekiem vajag lietu, un vispār par lietu visi kārtībā, bet reāli bija ļoti nejauks, negans un augsts vējš, un tas nevienam nenāca par labu, un arī, es domāju, ko dara vispār tie putni un vispār dzīvnieki, kas tur bija ārā, un tā kā slāva tev, kungs, par to, ka tu devi savu vārdu, savu autoritāti, lai mēs šeit valdītu, mēs kā Kristus miesa, vienkārši pavēlētu apstākļiem arī nomainīties, ja mums tas ir vajadzīgs. Un tas nebija tāds sautīgi iemesli, tādi, kad, lai tur citiem nav, bet mums ir, un tā. Bet reāli mēs skatījāmies stūrstiem, visi priecīgi, staigā, un tā, gan jau, ka arī bija nosēdējušies iepriekšējā dienā pa viesnīcām, un tā. Tikai paldies tev, kungs. Aleluja. Jā, patiesi, slava tev, kungs, ka tu valdi pār visu. Slava tev, kungs, ka tavā vārdā un pēc tavas pavēles atkāpjas vētras. Slava tev, Dievs, ka tu esi visvarens un tik ļoti labs. Paldies tev, kungs, ka tev rūp katrs viens no taviem bērniem. Paldies tev, ka tu pazīsti mūsu sirdis un redzi, pēc kā tās ilgojās. Paldies, ka tu, kungs, vienmēr esi vienas lūgšanas attālumā. Slāva un pateicība tev, ka varam lūgt un ticībā saņemt. Kā tu, Jēzu, esi teicis:
Ja jums būtu ticība kā sīnepju graudiņš, jūs sacītu šim kalnam, pārcelies no šejienes uz turieni, un tas pārceltos, un nekas jums nebūtu neiespējams. Jā, patiesi, kungs, paldies tev par ticības dāvanu. Paldies, ka tu, Jēzu, par mums savu dzīvību esi nodevis, un līdz ar to darīs mūs par līdzmantiniekiem. Paldies, ka tava svētā gara spēkā arī mēs varam paveikt lielas lietas, jo kā tu, Jēzu, esi teicis, patiesi, patiesi, es jums saku, kas man tic, tas darīs tos darbus, ko es daru, un darīs vēl lielākus par tiem, jo es eju pie tēva. Jā, paldies, ka esi devis mums savu svēto garu. Šajā dienā kopā ar visiem klausītājiem lūdzam, ka tavs svētais gars piepilda mūsu sirdis ar prieku un pateicību. Lūdzam, ka tu stiprini mūsu ticību. Lūdzam, kungs, ka tu dāvā mūsu ticību un drosmi iecināt tevi. Kungs, Kristu tajās vietās un situācijās, kur mēs paši esam bezspēcīgi. Mēs lūdzam, ka tu, kungs, Kristu ienāc mūsu katra vētrās un dāvā mums mieru, lai arī ko mēs katrs šodien piedzīvotu un par ko mūsu prāts būtu noraizējies. Jo tu, kungs, esi ar mums. Un ja tu esi ar mums, kas būs pret mums? Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Lai mūs svētī un pasargā visuvarenais Dievs Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Āmen. Aicinu piedalīties audio liecību projektā Mīlestības ceļš liecībās arī tevi. Ieraksti balsziņā savu stāstu, kā Dievs sevi ir tev atklājis, ko viņš ir darījis un kā Jēzus ir tev palīdzējis, uzmundrinot, samīļojot, dziedinot, stiprinot. Esi daļa no dzīvā evaņģēlija pasaulē un ieraksti savu audio liecību telefonā, izmantojot balss ieraksta aplikāciju un nosūti to uz e-pastu liecības@gertrude.lv.